Jāiegādājas makšķerēšanas kartes, bet makšķerēšanas kartes nav jāiegādājas tātad līdz 16 gadu vecumam, pusauģiem, jā. Un pēc 65, kas attiecas uz invalīdiem, nav svarīgi, vai viņš ir pirmās, vai otrās, vai trešās grupas, jā, viņam šīs makšķerēšanas kartes jāiegādājas nav. Jā, es teiksim, ieteiktu labāk vispirms virzīties uz ezeru pusi, jo upē noķert zivi ir sarežģītāk. Un labāk ir, protams, sākt vasarā, ezerā. Vispirms mājās nopētīt, mums tagad ir pieejama ļoti daudz dažādu informāciju, kāda ir vēja, vai ir saule, vai lietus mākoņi mūs sagaida. Ja? Tālāk seko arī noteikts ekipējums, ko mēs velkam mugurā. Ja mēs ejam iekšā tādā nopietnā makšķerēšanas lietu veikalā, tad tagad jau pārdevēji ir ļoti zinoši cilvēki. Un ja jūs, teiksim, pieiesiet klāt un pateiksiet, nu es tagad gribu sākt, jā, tad viņš jums arī iespējams arī iedos to sākuma inventāru. Tikai jums ir jāizvēlas praktiski pašiem, ar ko jūs vēlaties iesākt to tās savas makšķerēšanas gaitas. Kāpēc nevajadzētu braukt spinningot ar vienu spinningu? Jo, kā šodien pierādījās, tad, piemēram, velkot šo te lielo zivi, diemžēl viena spola aizgāja pa pieskari. Nu, neizturēja viņa šo te druku, kaut arī viņa bija labi noregulēta pareizi. Aukliņa tika padota, bet, nu, zivs arī bija, diemžēl, ļoti smuka un skaista. Līdz ar to, šādā situācijā, ja esat atbraucis uz copu ar vienu spinningu, jums var tā copa ļoti ātri beigties. Tikpat labi var salauzt kātu, jā, sabojājas spoli. Nu, te ir daudz variantu. Ja, teiksim, braucam uz spinningošanu, nu, 2 kāti noteikti līdzi. 2 labas kvalitātes kāti noteikti ir jābūt līdzi laivā. Jābūt ir uztveramam tīkliņam, jo, ja sniegsaties laivai pār laivas bortu pāri ar roku, pirmkārtām jums tas būs ļoti neparocīgi, jo laivai borti tomēr ir diezgan augsti. Jā, otrām kārtām zivī ļoti liela iespēja ir aiziet. Nu, ko vēl spinningošanai? Spinningošanai es tomēr ieteiktu sākt ar tām pašām gumijas zivīm, jo ar viņām ir daudz vienkāršāk. Ja, ar wobleriem, teiksim, tā lieta jau ir nedaudz nopietnāk, jo šeit ir ļoti liels un plašs sortiments ar ļoti lielu dažādību attiecībā uz spēli. Te ir jāizprot, jāsaprot, mēs varam internetā ļoti daudz redzēt materiāls, ja, kur var ņemt un pētīt un skatīties, kā tas viss notiek. Jo ja dzīvē mēģināsiet iet pats tam visam cauri, nu, ticiet man, paies ļoti ilgs laiks. Ļoti ilgs laiks. Vai tas ir vajadzīgs? Nu, varbūt katrs grib atklāt jaunu velosipēdu, tad ir kaut kāda, tad ir savādāk, bet es ieteiktu tomēr paskatīties attiecībā uz šīm te visām lietām, kas ir jāņem līdzi. Pavērot, ko dara citi, ja, jo, nu, mēs taču satiekamies gan upes, gan ezeru malās ļoti bieži un ļoti daudz, tāpat var uzdot arī jautājumus copas lietu ekspertiem, ja, viņi labprāt arī atbildēs.